Labdien, godājumie radioklausītāji! Atkal ēterā raidījums Politiku uz skatuves un aizkulisēs, un šobrīd mūsu raidījuma viesis ir Alsnis Nemiro, par cilvēcīgu Latviju, Saeimas deputāts un pavisam nesen arī ekonomikas ministrs, un tāpēc arī bija valdībā, tagad ir opozīcijā, un vakar bija arī šajā demonstrācijā, es pieļauju, ja, kas bija pie valsts prezidenta pils, bet es pajautāšu tev vispirms, kā jau ekonomikas bijušajam ministram, par to, kas paveicās ekonomikas ministrijā un kas tika izdarīts un kādas problēmas palika, varbūt vēl neatrisinātas un kas būtu vēl jādara. Nu, vienalga, kas tur strādā, jo tomēr, ja strādā Latvijai, tad cenšas izdarīt pēc iespējas labāk, un tad tavs viedoklis, lūdzu. Jā, labdien, paldies, Egīla, par tādu ieskatu un iepazīstināšanu. Ja atskatās uz darba ekonomikas ministrijā, tad jāsaka godīgi, ka ļoti daudz problēmas tika mantotas. Jāsaka, ka daudz tādas ielaistas lietas. Man jāatzīst, ka ļoti labi izdevās, teiksim, sadarboties ar dažādām organizācijām. Šajā gadījumā es īpaši gribu atzīmēt, ka gan ar Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru, kas pārstāv ļoti lielu uzņēmēju daļu, un līdz ar to mēs kopējas intereses mēģinājām salāgot. Nav jau nekāds noslēpums, ka tas cilvēks, kas stājās amatā, nevar pārzināt pilnīgi visu perfekti. Ir jākonsultējās ar sociālajiem partneriem, ar dažādām organizācijām, ekonomikas ministra gadījumā, protams, ar uzņēmēju organizācijām vairāk, un tādējādi jāmeklē ir kompromisi. Ja atskatās uz veiktajiem darbiem, tad, protams, stājoties amatā, pirmais jautājums bija šī obligātā iepirkuma komponenta, kas smacēja gan uzņēmēju, gan arī Latvijas iedzīvotājs. Manā laikā mēs šo te jautājumu, kontrolas jautājumu izņēmām ārā no ekonomikas ministrijas, kur varbūt varēja būt kāda politiska angažētība, un pārcēlām uz Būvniecības valsts kontrolas biroju, kam bija pietiekama kapacitāte. Sakārtojam arī būvniecības likumu, kas gāja ļoti grūti un tur ļoti daudz iesaistītās puses, bet tas tomēr izdevās un arī izdevās to arī beigās caur Saimu 3 lasījumos arī pieņemt dažādās debatēs, diskusijās. Ļoti daudz tika strādāts ar ārvalstu pārstāvniecībām. Zem ekonomikas ministrijas ir Latvijas Investīcija un attīstības aģentūra. Mēs braucām uz dažādām valstīm, piedāvājām savus pakalpojumus, es domāju, tādā plašā nozīmē. Un izdevās noslēgt dažādus līgumus sadarbības ar Dienvidkoreju, ar Japānu. Japāna turpmāk arī investēja ļoti lielu apjomu investīciju šeit Latvijā, pateicoties tādai labai darbībai un savukārt faktiski arī tādai, tam žestam, ka mēs braucam pie viņiem un cenšamies viņus šeit sagaidīt. Tāpat mēs strādājam ļoti cieši arī ar Eiropas kolēģiem, protams, kad ar Zviedriju, Somiju, tradicionāli Vāciju, Lietuvu, Igauniju, ar ko mums ir vislielākā tirdzniecības apmēri. Tāpat enerģētikā strādājām uz atjaunojamo energoresursu turpmāku izmantošanu mūsu mērķu sasniegšanai. Un, godīgi sakot, daudz darbi tika tādā veidā izdarīti. Protams, ja teikt, tāds nepabeigtais darbs varētu būt tiešām šīs komponentes pavisam likvidēšana. Es savulaik iesniedzu Saeimā šo likumprojektu. Šobrīd tas ir iegūlies komisijas plauktos. Ceru, ka komisijas priekšsēdētājs to ņems ārā un drosmīgi iesim uz priekšu. Jo laiks ir pagājis, daudz dažādi vērtējumi ir bijuši, gan pozitīvi, gan negatīvi, gan arī nozare, kas ir šie te OIK saņēmēji. Ir daudz runājuši par to, ka viņi vēlas turpināt savu darbību, bet neapšaubām tas ilgstoši turpināties nevar un vienā brīdī būs jānonāk pie kaut kādiem risinājumiem. Tā kā tāda īsi ieskicējot vēsturi, protams, kad ikdienā ir ļoti daudz, kas bijis. Es atceros, mēs arī sākām strādāt pie šo iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošanas, jo nav jau nekāds noslēpums, ka mums bija lieli pārmetumi pēc tam no transporta sektora, kur mēs Rīgas kartas ietvaros bijām redzējuši, kādi ir iepirkumi bijuši. Un to mēs arī darījām. Valdībā mēs nācām ar ļoti daudz dažādām inovatīvām lietām. Mēs piedāvājām atteikties no kases aparātiem kā tādiem vispār un izmantot viettālruņus. Savukārt tiem cilvēkiem, kas ir seniori un, piemēram, neizmanto viettālruņus,
pavisam vieglu šo tādu sistēmu izmantot kā čeks, bet tikai tiem cilvēkiem, kas būtu bez telefona, un savukārt tajā gadījumā tas ļoti atvieglot uzņēmēju darbību, šo birokrātisko sloku samazinātu tieši dažādu atskaišu un tā tālāk veikšanai. Tāpēc, daudz tādas lietas, kas tieši uzņēmēju darbības vidas sakārtošanai, jo pats galvenais mērķis bija apsteigt Lietuvu un Igauniju, ja, diemžēl, ilgstošu laika periodu dēļ mēs esam jau, diemžēl, iepalikuši, precīzi. Iepalikuši gan darba ražīgumā, gan iekšzemes koproduktā. Bet redz, tu esi bijis ekonomikas ministrs un godājumie radioklausītāji atgādināšu, ka pie mums ir Saeimas deputāts Rauls Nemiro par cilvēcīgu Latviju, Saeimas deputāts un bija arī ekonomikas ministrs. Bet kā ekonomistu ministram tev jautāšu uzreiz, kā tev liekas, kādi soļi no nodokļu politikas varbūt būtu virzāmi, lai mēs kļūtu tādi konkurētspējīgāki ar Lietuvu un Igauniju, jo mums tā atpalicība ir diezgan liela, es teikšu. Ja? Mums kaut 71% iekšzemes koprodukts bija pret viņiem 84 apmēram. Ja? Vai tas viss būtu norakstāms uz to, ka mums patiesībā ir lielāka ēna ekonomika un visu mēs nespējam uztvert, vai kā tev pašam šķiet, jo viens no jautājumiem ir šis nodokļu politika un paralēla ēna ekonomika. Es domāju, jūs ļoti precīzi atzīmējāt attiecībā par ēnu ekonomiku. Un šeit nedrīkst skatīties uz visu segmentu ļoti lineāri. Te ir jāskatās uz tiem segmentiem, kur ēnu ekonomika ir ļoti liela. Un pavisam nesen vienā televīzijas raidījumā man prasīja, vai varētu pārtikas cenas samazināt. Ja? Tad es teicu, ka pārtikas cenas noteikti var samazināt, bet jāskatās, kur to darīt. Piemēram, gaļas produktiem ir ārkārtīgi augsts ēnu ekonomikas īpatsvars. Daudzi runā par skaitli 40-45%, bet tajā laikā, ja mēs samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi tieši gaļai, mēs noteikti panāktu to, ka uzņēmējs vairs negribētu nodarboties ar nelikumīgām darbībām, labāk mājās gulēt mierīgi, maksāt tos nodokļus, kas ir mazāki, un mēs veikalos ieraudzītu preci lētāku. Ja mēs runājam par nodokļiem, mēs ar sociālajiem partneriem un īpaši arī dažādi pētījumi ir bijuši no LDDK un LTRK, tad par šo te darba spēka nodokli, īpaši atzīmējot mazo algu saņēmējus. Tad mēs veicām tādu analīzi, ja mēs gribētu uzbūvēt rūpnīcas Latvijā, Čehijā, Igaunijā vai Lietuvā, salīdzinot elektroenerģijas cenas, apmēram nekustamā īpašuma cenas lauku apvidū, kur varētu būt rūpnīca, un darba spēka nodokli, tad, diemžēl, mēs ļoti pietuvinājāmies gandrīz Zviedrijai, ja, tieši mazajās algās. Tāpēc, protams, produktivitāte ļoti svarīgs aspekts, skatīties uz šo te mazo algu saņēmējiem un to milzīgo slogu, kas uzņēmējiem ir jāmaksā. Un otra lieta, protams, mūža izglītība. Šis ir tas jautājums, kas ir ļoti būtisks, jo faktiski sākoties dažādiem pārmaiņu procesiem, tie notiek attiecībā uz tehnoloģiju attīstību. Dažādas, teiksim, ja mēs skatāmies, agrāk bija milzīgi taksometru parki, tad šobrīd mēs varam izmantot aplikāciju. Tas ir tam dēļ, ka tehnoloģijas iet uz priekšu un šāds piedāvājums tiek piedāvāts. Tad līdz ar to, protams, tehnoloģija izmantošana vienalga liek cilvēkiem domāt par mūža izglītību, pārkvalificēties, nevis kardināli, nevar būt tā, ka tad viens ir bijis fiziķis, tad viņš drīzumā būs, piemēram, labs ķirurgs. Tā tas nenotiks, bet kādā mazā nogrieznī to tomēr var izdarīt. Un šajā gadījumā tāda mūža izglītība, arī tai skaitā starp citu arī koledžas izglītības izmantošana, lai cilvēks pabeidzot 12 klases nav ar vidēju izglītību un bez darba prasmēm, bet tomēr pabeidzot koledžu viņam ir gan vidējā izglītība un jau darba prasmes, kuras pēc tam viņš var izmantot un attiecīgi jau nodrošināt sev iztiku. Par to mēs bijām runājuši. Mums bija ekonomikas ministrijā tāda padome, kurā ietilpa arī labklājības ministre un izglītības zinātnes ministre, kas faktiski šobrīd ir tieši sasaistīti šajā jautājumā. Un mēs par to daudz diskutējām. Mums bija diezgan labi panākta konsensus, bet tagad grūti pateikt, kā tas virzās tālāk, drusku laika mainījušies.
Jā, tas ir nopietns jautājums, bet es tev vēlreiz pajautāšu, jo to arī savulaik startēja pavisam nesen arī uz Rīgas domi, un tajā brīdī bija viss skaidrs, jā, kad ir, teiksim, Ušakovu komanda bijusi, un pēc tam jau atkal gods kalpot Latvijai ar Burokungu priekšgalā. Tagad ir notikušas tās pārmaiņas un arī citi politiskie spēki. Kā tev liekas, kas ir izdevies šobrīd Rīgas domē jaunai valdošai daļai, ja? Kas varbūt nav izdevies, kas būtu no tava viedokļa tas, kas būtu viņiem jāķers klāt, jo man arī liekas, ka viņi ir iegrimuši varbūt darba turpinājumā, es teiktu. Jā, es domāju, ka te ir tās divas daļas, viena ir tā redzamā un otra ir neredzamā. Ja mēs runājam par redzamo daļu, tad Rīgas doma šobrīd cenšas ļoti strauji, ļoti vienkārši parādīt cilvēkiem šo zaļās domāšanas virzienu. Mēs ejam pa ielu, tur ir klumbas ar puķiem, tad mēs redzam, kad ir slēgtas transporta joslas, un tur ir atkal velo joslas izveidots. Tāds tā kā veids, ka mēs esam zaļi domājoši. Un daļai jaunatnes noteikti patīk. Un daļai jaunatnes patīk, kura dzīvo centrā, ja, izmantot šo infrastruktūru. Bet, tomēr, ja mēs ieskatāmies dziļāk, tad, piemēram, Rīgā ir ārkārtīgi liels skaits ar nenosfaltētiem vēl joprojām ceļa posmiem, vispār bez ceļa seguma. Attiecīgi putekļi vasarā, rudenī dubļi un ziemā, tur, kas ir, tas ir. Tā kā tas nav, pašu tādu, laikam, visaktuālāko, ko mēs varam redzēt un ar ko ir piepildīti arī sociālajie tīkli, tas ir Rīgas stabiņi. Visās iespējamajās un neiespējamajās vietās, kur ātrā palīdzība nav spējīga izbraukt un veikt manevru, iebraucot, teiksim, krustojumā. Tāpat pat stabiņu uz invalīdiem paredzētajām tieši stāvvietām, tas ir kaut kāds absurds, plus papildus tam izmaksas šo te stabiņu apsaimniekošanai. Tad man, diemžēl, nākās atsaukt atmiņā gandrīz vai tā kā Rīgas satiksmes nanoūdens stāsti, ja, kur tātad Rīgas satiksmes transporta līdzekļi tika mazgāti par kaut kādām nesaprotam milzīgām summām, bet šobrīd tas notiek tieši tā pašā veidā attiecībā pret šiem stabiņiem. Noteikti, ejot uz vēlēšanām, daudzus lozungus mēs dzirdējām, bet es domāju, ka politika, īpaši tādā saimnieciskā struktūrā kā pašvaldība, ir jābūt ļoti vienkārši nodefinētai. Un tobrīd, kad mēs gājām uz vēlēšanām, mēs teicām, ka mēs gribam runāt par iekšpagalmiem, mēs gribam runāt par cilvēkiem draudzīgu vidi, kur dzīvot, bet nevis par centru, kur centrā tiešām cilvēkiem jau ir faktiski diezgan ērti dzīvot, ja tu esi izvēlējies tur dzīvot. Ja? Mikrorajonos ir cita lieta, satiksmes infrastruktūra, ja mēs runājam, ir samērā bēdīga no tā viedokļa, ka transporta līdzekļi šad tad vajag gaidīt stundu, jo viņš iet vienu reizi stundā. Ja? Tad šīs ir tās lielās problēmas, kuras būtu jārisina, bet klumbas jau mēs varētu katrs salikt. Ja? To var izdarīt pat vienkārši, teiksim, kāds izglītības iestādes vadītājs un palepoties. Ja? Tā kā, Rīgas domē tā nav medaļa. Jā, es jau varu no savas puses teikt, ka tiešām šie stabiņi vietām ir tiešām vajadzīgi, Precīzi. Bet vietām ir tādas gājēji pārējais, piemēram, uz Ulmaņa gatves, tur pie īsi pirms Rimī veikala un Spicas. Ja? Ir tādas vietas, kuras viņas nodara. Precīzi. Bet ir tik daudz arī, teiksim, tādas vietas, kas man liekas, ka vienkārši vēlme ierobežot, iebraukt Rīgā un padarīt garākas rindas, bet ja to nesaliek kopā ar kaut kādiem citiem risinājumiem, kas šobrīd būtu jādara, jo valdība ir Rīgā un valdība ir arī tātad Saeimā un valdības mājā vienās un pašu partiju vietā. Viņiem vajadzētu strādāt, piemēram, kaut vai pie tā, ka parādītos vismaz sākumā Rīgas teritorijā, piemēram, park-and ride variants. Cilvēks iebrauc, atstāja mašīnīti, tālāk sēž dzelzceļa vagonā,
pie reizes dod pasažieru pārvadātājiem šiem naudiņu un ātri tiek pārvietots, neiebraucot Rīgā. Nevis ar šiem te mēģinājumiem es ar šodien gandrīz jau sarunāto laiku ar tevi nokavēju, jo es braucu 50 minūtes, tur, kur vajadzēja braukt no maksimums 30-25 minūtes. Ja? Bet, tāda ir tā lieta. Tagad tiešām var just tie cilvēki, kas brauc ar riteni, ka par viņiem tiek domāts, bet tie, kas brauc ar auto, vairs ne. Un ja cilvēks ir tāds, kas reizēm brauc ar auto un riteni, tad viņam ir vēl kāda problēma. Lūdzu. Egīl, es tev pielikšu pie reizes, jau jūs te runājāt par tiem stabiņiem, tad šeit uz Mārupas ielas galā, tas ir uz Ojāra Vācieša un Altanovas mazās agrāk ielas tur, kur iet pār pa Jūrmalas dzelzceļu. Lielie autobusi vispirms nevar tur iegriezties. Sākumā viņi bija uztaisījuši vispārīgi, ka tā autobusam bija jābrauc pa trotuāru, lai varētu tikt augšā uz to pārbraucamo tiltiņu pāri, vai ne? Un tagad, ja es atbraucu ar 55 autobusu, ja 56 līdz šejienei pa 10 minūtēm, tad tagad man jānāk pusstundu ātrāk ārā, jo vismaz 10 minūtes jau sākot no Robežu ielas krustojuma stāv mašīnu rinda, jo tie, kas nobrauc lejā no tā Altanovas ielas tiltiņa uz Ojāra Vācieša ielu lejā, dēļ tiem stabiņiem. 55. pagriezēs pa kreisi uz Mārupas ielu, un arī tie, kas brauc griež, gaida, viens otru gaida, un tas korķis ir izstiepies ārā brīžam līdz Robežu ielai ārā, puskilometru garumā, diemžēl. Apmēram 10-12 minūtes pat vairāk atkarībā. Bet es domāju, ka tas pats galvenais ir atkal paskatīties uz to bildi plašāk, un Balzānkungs jau ļoti precīzi atzīmē to, ka kur tad tie stabiņi ir vajadzīgi. Tie stabiņi ir vajadzīgi, kur iespējams tiek ietekmēta gājēji, piemēram, drošība. Un tur mēs tiešām redzam tos stabiņus, kas norobežo joslas, tajā gadījumā kāds nemēģina apdzīt un izdarīt kaut kādu nesaprotamu manevru ietekmējot, iespējams cita dalībnieka, piemēram, gājēja drošība, tas ir pilnīgi attaisnojumi. Bet mēs viņus jau redzam tik daudz dažādās vietās, un diemžēl mēs beigās laikam redzam arī šīs te tāmes, kur faktiski ir ļoti liela daļa attiecīgi saistīta ar pēc tam apkalpošanu. Tas ir pārvērsts par biznesu atkal. Tāpat kā stāvvietas, tāpat kā viss, nevis cilvēku ērtībai un cilvēku labā, bet biznes. Precīzi. Tas ir Covid ieskaitot. Bet viena lieta, ko Balzānkungs atzīmēja, Park and Ride tēze jau faktiski ir 15 gadus apritē. Pat ilgāk. Es atceros, 97. gadā mēs startējām uz Rīgas domas vēlēšanām, toreiz 23,2% paņēmām, un tad mums bija šī tēze, bet palikām, diemžēl, opozīcijā kā lielākā frakcija. Tad arī tā situācija tāda bija, kad kopš tā laika šīs idejas ir bijušas virmojušas, bet tagad ir tie nosacījumi, jo ja valdība ir vienās rokās un atkal otrās rokās Rīgas doma reizēm neatrisināt, bet varētu arī tad atrisināt, godīgi runāt, grūtāk, bet varētu. Bet šobrīd tieši tas, kas ir jādara, es domāju, pat vēl vairāk, un vismaz tajā teritorijas daļā, kas ir Rīgas sākot no Imanta stacijas, uz priekšu, uz Rīgas pusi un tālāk uz pārējām stacijām, kas ir Rīgā. Precīzi. Mēs taču ļoti labi saprotam dzelzceļa vilcienu pieturpunktus. Īstenībā ļoti daudzās valstīs tiek izmantotas lielveikalu stāvlaukumi. Lielveikals, protams, par to arī saņem atlīdzību. Ļoti taisnīgi, ka tas tā ir. Un redz, kur ir jau visa infrastruktūra sabūvēta. Tur nevajag būvēt kaut kādas 3 stāvu, 4 stāvu mājas. Tas nav nepieciešams. Viss jau ir. Bet nav sasinhronizēts. Un es piekrītu, ka tas faktiski ir Rīgas domas lēmumu jautājums. Vai esošā Rīgas doma ir spējīga pieņemt šādus lēmumus, lai iet šajā virzienā, jeb turpinās koncentrēties uz centru un tādējādi savam vēlētājiem rādīt, ka, lūk, mums te tagad ir zaļā Rīga. Ja? Nekur tālu tas nav tikts. Pilnīgi taisnība ir tev, jo tā galvenā ideja ir tāda,
ja viņi grib zaļu Rīgu, tad viņi gribētu civilizētā veidā brīvprātīgi, lai cilvēki pārsēž uz vilcieniem patreiz ir smagi, jo mums ir bijuši Krievijas sankcijas, Krievijas embargo, mums ir bijis Baltkrievijas problēmas un tranzīta zaudējums, dzelzceļam iet smagi, un kāpēc nepapildināt pasažieru vilcienu, lai nebūtu jāskatās nepārtraukt pēc dotācijām no valsts budžeta, no? Ļoti precīzi tādējādi mēs tiešām attīstītu šo te infrastruktūru, mēs daudz runājam par zaļumu, bet tad paskatīsimies, kur tad tas zaļums ir. Ja mēs braucam ar vilcienu, mēs patiešām izmantojam elektroenerģiju. Bet ko mēs darām šobrīd, ja mēs stāvam sastrēgumā, jo mums stabiņi neļauj tikt līdz punktam ātrāk, un jūs jau teicāt, ka jūs braucāt 50 minūtes 25 vietā. Pa to laiku, kamēr automobīls stāv sastrēgumā, visu laiku CO2 tiek emitēts. Bet ja savukārt būtu šī infrastruktūra pietiekamā apmērā, mēs noteikti to vienkārši neemitētu. Tāpēc tas zaļums šajā gadījumā ir tieši pretēji pārvērsts. Viena klumba vai viens transporta līdzeklis, kas stāv par 25 minūtēm ilgāk, neabsorbēs tik daudz CO2 izmešu, cik šī mašīna izmetīs. Bet mēs taču runājam par veselu rindu, tur to CO2 vajag rēzināt, un tur ir milzīgs skaitlis. Un, protams, tālāk vienkārši vajadzētu būt, ka es iebraucu centrālajā stacijā vai kādā citā stacijā. Tur ir atkal nākamais, teiksim, sabiedriskais transports. Es kāpu Rīgas sabiedriskajā transportā, visas tās problēmas pakāpeniski uzsūktos, kas bija radušās, teiksim, Ušakova kunga laikā ar to, ka lielo dotāciju, vismaz mazinātu šo dotāciju no budžeta. Un atkal palikt vairāk kaut vai, kā jūs teicāt, naudiņas priekš iekšpagalmiem dažādās, teiksim, Rīgas nomalēs un centrā un visur, kur vajag. Ja mēs skatāmies arī uz tādu mazliet jau pat Igaunijas pieredzi, jo Igaunija pārņem tādā ziņā daudz ko no Somijas un Zviedrijas, tad tieši šie te iekšpagalmi, kur cilvēks ne tikai atbrauc gulēt, bet arī spēja ar saviem bērniem un ģimeni pavadīt laiku, mazi gada tirdziņi, daudz dažādu notikumu, kultūras vasarā, cilvēkus tiešām nemaz neaģitētu braukt uz centru, kur šobrīd viss notiek. Viņš paliek pats savā mikrorajonā, jo tas attīstās, un līdz ar to mēs runājam gan par zaļumu, gan par laiklam pavadīšanu, gan par ģimenisku tādu kultūru, laiku vairāk pavadīt savā ietvarā, nevis visu laiku sēdēt transportā. Turklāt, ja mēs skatāmies uz šīm te stacijām, tās arī būtu iespējams pa iekonomēto naudu arī labiekārtot un arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, piemēram, kur tiešām arī bieži izmantot sabiedrisko transportu. Šobrīd, ja mēs skatāmies uz vilcienu, piemēram, kur ir jāpakāpjas 3 absolūti stāvos pakāpienos, tad cilvēks ar kustību traucējumiem to izdarīt vispār nemaz nevar. Praktiski vajag 2 palīgus ļoti spēcīgi. Tieši tā. Varbūt es mazliet pamainīšu mūsu sarunu tēmas, jo ir ļoti interesanti, jo, manuprāt, ja es varbūt kaut ko nezinu, tad varu papildināt. Tu esi kā jauns cilvēks ienācis politikā, uzreiz arī atzīts kā ekonomikas ministrijas no savas politiskās partijas, bet tagad tu esi nonācis Saeimā, un tagad ir tava pieredze jau kā ekonomikas ministrijā plus vēl Saeimā. Kā tu tur jūties, ko tu redzi, kas Saeimā izdodas, kas neizdodas, kas ir vajadzīgs, un jums ir sava komanda, kas strādā un pietiekami kompetenta? Man jāsaka, ka es politikai esmu sakojis līdzi kopš tāda savas apzinātā vecuma. Tad man šobrīd ir 40 gadi, visu laiku esmu sakojis līdzi, visās vēlēšanās esmu piedalījies. Jāsaka, ka agrāk daudz notika dažādas civilizētas kulturāla rakstura debates Saeimā. Šobrīd ir balsošanas mašīna pozīcijā, atnāk likumprojekts, viss ir ārkārtas sēžu režīmā, sēde šodien 1, ātri komisija, 2. sēde, vēl viena komisija un 3. lasījums. Nekādas kvalitatīvas debates šajā gadījumā ar iesaistītajām nozarēm nav praktiski iespējams. Tas ir ātra tempa formāts. Debatēs Saeimā piedalās tikai opozīcija. Tikai un vienīgi opozīcija, kas izsaka kritiku. Ļoti precīzi jāpiebilda. Un ziņotājs no komisijas tad kāds no parlamentārajiem sekretāriem. Bet tas ir arī viss.
Līdz ar to kvalitāte Saeimā, manuprāt, ir ļoti gaužām skumja tieši Saeimā no šo te debašu un lēmumu pieņemšanas puses. Dažādi ļoti pat tad racionāli priekšlikumi, kas ir bijuši no opozīcijas puses, tiek noraidīti nevis tamdēļ, ka tas ir labs vai slikts priekšlikums, bet pēc kritērija iesniedzējs. Manuprāt, tas ir tāds demokrātijas, plicis demokrātijai. Jo nav svarīgi, kurš viņi ir iesniedzis, jo vēl jau iesniegt priekšlikums arī var tiesības sargs, valsts prezidents, ministrs, piemēram, kurš nav ievēlēts Saeimā, un tādi mums ir. Tā kā, lūk, tas ir nepareizs kritērijs pēc savas būtības. Ja mēs skatītos priekšlikumus, kas ir tādi ļoti racionāli, būtu atbalstīti, piemēram, Covid izplatības un pārvaldības likumā. Es domāju, mums tauta nebūtu šobrīd tik dusmīgi, cik mēs varam to redzēt. Un vakardienas notikuma ielās bija apliecinājums tam, ka cilvēki vienkārši grib izteikties. Viņi varbūt citreiz nav ar konstantu, konsekventu viedokli, bet viņi grib izteikties, jo viņi ir negatīvi noskaņoti. Bet tajā brīdī, kad mēs saņēmām komisijā šo te likumprojektu, tur bija ļoti, ļoti daudz prātīgi priekšlikumu. Īpaši tajā brīdī, kad bija runa par preču sarakstiem, kur varēja nopirkt alumīna folija plēvi, bet savukārt blakus esošā cepuma papīru nevarēja. Kas likās cilvēkiem vispār absolūts absurds. Labi, es saprotu, tas bija Covid pirmais vilnis un daudz, kas bija tā pa galvu, pa kaklu, bet otrajā vilnī tas jau vairs nebija pieļaujams. Un ja mēs skatāmies uz tik daudz iesaistītajiem, tā saucamajiem ekspertiem no valdības puses, tad tādām kļūdām nevajadzētu būt, bet mēs viņus atkal saredzam. Jā, es te varu tikai piekrist, jo mēs no savas pieredzes varam teikt, ka mēs neesam sadzirdēti, un vistuvākais no tiem cilvēkiem, ar kuriem man sakrīt viedoklis par šiem procesiem, ir Aigars Rostovskis. Jā. Kas ir tiešām pat interesanti, ņemot vērā, kādas organizācijas jūs pārstāvat? Jā, mums varbūt jautājumos par koplīgumiem un ģenerālu vienošanos ir atšķirīgas nostājas, bet es jau vienmēr esmu teicis to, kad patiesībā, ja mēs ejam uz to labklājību, un arī šeit arī Aigaram tā pati nozīme ir, kad vajag tomēr būt tādām labām darba vietām ar labu atalgojumu un jāpiestrādā gan pie investīcijām, gan pie jaunām tehnoloģijām, darba organizācijas, darba ražīguma, lai pie tā nonāktu. Ja? Tā kā mērķis mums ir, varbūt tie ceļi atšķirās, un, protams, ir vēl viena lieta, kas paliek vienmēr strīdīga, kā es saku. Ja? Tas ir tas, kad, piemēram, Vācijā atšķirībā no mums, teiksim, Lietuva, Igaunija tāda atšķirība mums nav, ir 5% iekšzemes koproduktu vairāk darbiniekiem nekā darba devējiem. Ja? Un tas ir pie kristīgiem demokrātiem. Ja? Un es teiktu, ja mums iedod kaut vai 2%, tad būtu 600 miljoni, vairāk kaut kur 620, 640 miljoni. Tad es teiktu, ka mēs varētu atrisināt priekš visiem, arī priekš darba devējiem, veselības aprūpe, kultūru, izglītību, mūža izglītību, visu. Tā kā redz, es saprotu, kāpēc teicu tikai 2%, tāpēc, kad jāapzinās arī, ka darba devējiem nav tas tirgus apmērs, kas ir, piemēram, Vācijā, nav tas atbalsts no valsts, kas ir. Viņiem arī kamera ir daudz stiprāk, nevis tas nav pārmetums mūsu kamerai vai darbdevēju konfederācijai, jo, piemēram, viņiem ir daudzās zemēs pārstāvniecība, kas visu laiku rūpējas, lai vācu ražojums, vācu pakalpojums nonāktu arī no šajās zemēs. Ja? Tā kā tur ir daudz tās lietas, vieglāk naudu piesaistīt, investīcijas, ir arī valsts politika pretīm nākošāka. Tā kā te ir tās lietas, kas varbūt nozīmē to, ka mēs nevaram, bet tas, kad, kā es teicu, ka kristīgie demokrāti pat bez sociāla demokrātu klātbūtnes valdībā iedot 5% vairāk IKP, tas tomēr ir zīmīgi, un tas norāda, ka mums vēl bija jāpiestrādā pie tā, lai mēs nevis vienkārši paceltu algu, kā es labprāt teiktu, ja? Bet lai mēs nodrošinātu tos sabiedrībā nepieciešamos pakalpojumus kvalitātei, lai nebūtu tā, ka, piemēram, ja tev ir maka biezums tāds, ka tu vari aiziet pie privātā daktera kāda vai privātās klīnikas slimnīcas, ja? Tad ir ok, citādāk ir grūti, jo tur ir atkal rindas, kārtības un viss.
Ja, Latvijā, teiksim, ja mēs arī tā no ekonomikas ministrijas puses skatījāmies, mēs domājam, ir principā tā divi ekonomikas modeļi, ja mēs skatāmies uz citu valstu pieredzi. Vācijas ekonomikas modelis, kur ir giganti, teiksim, Bayerns, transporta līdzekļu ražošana, BMW, tur Volkswagen grupa un citi, kur strādā ārkārtīgi liels darbinieku skaits, ir viens ģenerāla uzņēmējs, ar kuru tad valdība, pieņemsim, konfederācijas ietvaros, uzņēmēju konfederācijas ietvaros runā. Tie lēmumi ir panākami vienā virzienā. Savukārt ir arī Itālijas modelis, kur ir lieli, grandi, jā, tā ir, protams, taisnība, bet katram pārējiem ir pa savam veikaliņam. Ja? Līdz ar to, vai cilvēku stimulēt būt par darba ņēmēju, vai tādā lielā korporācijā, vai cilvēku stimulēt būt par darba ņēmēju mazā uzņēmumā, bet ļoti lokālā iespējams un ļoti daudzskaitlīgā. Tad te mēs nonākam arī nodokļu politikas virzienā vienā vai pilnīgi otrā. Vai mēs atbalstam un daram radam iespējas lieliem uzņēmējiem, kuri var pēc tam konkurēt citās valstīs uz eksporta bāzes iegūt vairāk līdzekļus, vai mēs tomēr šeit mazajiem uzņēmējiem arī ļaujam elpot. Un man likās, ka, lai mēs vispār varētu attīstīt tādu mūsu tautiešos uzņēmēja gēnu, ir tomēr jāļauj iespēja uzņemties šo te risku un turēt mazu kafēnīcu, frizētavu, iespējams vēl kādu no uzņēmēja darbības formām, un tad cerēt, kad ar laiku, un mēs politiku skatāmies 5, 10, 15 gadus priekšu, viņš augs, viņš algos vairāk cilvēkus, viņš algos vēl vairāk cilvēkus un tādējādi izaugs. Vismaz daļa, protams, kāds varbūt arī neizaugs, risks uzņēmē darbībā vienmēr pastāv. Tāpat kā darbiniekam, ka viņa darbdevējs atlaidīs. Darbiniekam vienmēr pieredzējošāk vietā. Darbiniekam vienmēr ir iespējas arī uzņemties risku un pēc tam kļūt par darba devēju, bet mēs jau zinām, ka ne visiem tas talants ir, teiksim, iespējams. Bet katrā ziņā tie modeļi ir dažādi un, manuprāt, ar nodokļu politiku smacēt, jau iedīgli uzņēmē darbību ir ļoti nepareizi ņemot vērā to, ka šāds cilvēks noteikti ieiet iespējams ēnās, tad sākās ēnu ekonomikas uzplaukums. Ne mēs redzam budžeta ienākumus, ne mēs redzam sociālā nodokļa ienākumus, neko, ja. Tāpēc, tie virzieni varētu būt bijuši dažādi. Jā, es varu, protams, tam piekrist, un mums, protams, ir tā galvenā lieta, ka daudz mazu uzņēmumu, un tiem pašiem mazākajiem vajadzētu atšķirīgu nodokļu politiku, nevis to pašu. Protams, tur ir dažas formas, kas ļauj tās tiek mazliet apcieptas, vajadzētu vienkāršāku grāmatvedību, vienkāršāku, teiksim, nodokļu maksāšanu, protams, ja, un mazākas likmes, lai cilvēkiem būtu tā iespēja pašiem sev nodrošināt arī to darba vietu un varbūt vēl kādu noalgot. Tas būtu tas labākais, ko es varētu ieteikt. Bet tai pašā laikā mums jāapzinās, ka tie lielie uzņēmumi kā Finieris, Valmieras Stikla šķiedra, Cemeks un tā tālāk varam ņemt. Viņi praktiski mums no tiem nodokļu ieņēmumiem valsts pašvaldības sociālajā budžetē dod dažā labā gadā 93, 90 4 un pat 5 atsevišķos gadījumos procentus, un tad ir jāsaprot, ka mēs nevaram, teiksim, no šiem 7 maksimums procentiem, ja, attīstīt un to sakal piebremzēt, jo tās vistiņas, kas dēļ tās zelta olas, ja, tās arī piepilda mūsu to švako budžetiņu. Jā. Tas ir savstarpēji neizslēdzošs moments. Jā, neizslēdzošs, bet tas balansiņš. Jā, balansiņš ir vajadzīgs neapšaubām, un es domāju, ka tā pareizā nianses laikam ir ļaut nedaudz no sākuma tā kā mēģināt un ieskrieties tas, kas grib nodarboties ar uzņēmēju darbību. Lielos neaiztiekot, jā, tās patiešām eksportējoši uzņēmumi ienes mums kā reiz naudiņu no ārvalstīm, un tad mēs varam kļūt daudz labklājībā. Un arī ciešnojki, jā. Arī tas ir, diemžēl, bet, es domāju, ka Kariņa valdība šajā gadījumā jau precīzi atzīmēja martā, kad faktiski tas nenotiks, un,
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas jau precīzi atzīmē, kurš bija izveidotājs, cik ilgi kurš ir sniedzis šīs te atļaujas. Un līdz ar to tad, acīm redzot, lobijs ir pietiekoši spēcīgs. Bet, ja mēs skatāmies uz tieši šo te nodokļu režīmu, es domāju, Egil ļoti precīzi atzīmēja, ka tādam uzsācējiem ir varbūt vajadzīga vienkāršot sistēmu. Ja valsts ieņem dienestam ir jātērē milzu resursu, lai katru pārbaudītu, bet atrastu, piemēram, nesamaksātus 20 eiro, kur cilvēks nevis apzināti, bet iespējams kādas kļūdas vai nesaprašanas mums nodokļu režīmu, nodokļus regulējošu normatīvu aktu ir ārkārtīgi daudz. Varbūt, bet tad piedodam un saprotam, ka viņš var mainīt. Kaut apmērā iekasējam. Un ejam uz priekšu un nesatraucamies par to. Tas patiešām, kā saka, tā tad nav sveču vērts. Jo tā enerģija un patēriņš ir lielāks valsts izdevumā nekā tas ienākošā daļa. Un tāpēc tiešām vajadzētu to nodokļu politiku vienkāršotāku, kā tu teici. Un tagad varbūt atgriezīsimies pie tā Covid jautājuma, kas mums ir, jo mums ir vēl kādas 10 minūtes. Un redzi, arotbiedrības kopā ar 5 partneriem, Darba devēja konfederācija, Kamera, Pašvaldības savienību un Zinātņu akadēmija vairākas reizes teikuši, ka mēs esam par brīvprātīgu. Un teikšu atklāti, ka pēdējā laikā, kad redzēju, ka to, ko mēs piedāvājam, vispirms palielināt testu daudzumu, un šobrīd, kā saka Zinātņu akadēmija, testi var būt līdz 99,5% precīzi. Ja? Jo, viss jau tomēr tiek arī strādāts pie tā, lai uzlabotu. Un pēc tam, kad šie testi ir pielietoti, tad, ja cilvēks ir inficējies un var inficēt citu, varbūt pat bez simptomiem, tajā brīdī viņam piedāvāt izolāciju vai pašizolāciju, piedāvājam arī tajā brīdī viesnīcas, ja, ar zinām valsts līdzdalību. Un nākamais princips bija šī brīvprātība vakcinācijas procesā, jo mēs nenoliedzam to, ka lielākai daļai, kas ir ar simptomiem saslimuši, ja, tiem var gadīties arī smagās formas. Ja, un tie, kas ir vakcinēti, tiešām būs mazāk šī daļa. Bet tagad ir atnācis tas delta vīrus, kā mēs sakam, un tur arī tie skaitļi diezgan briesmīgi Izrēlā parādās, kad efektivitāte Pfizeram ir 39%, kas notur bez kādiem simptomiem 100%, ja, bet mums ir daudz ar AstraZeneca sapotēti, kuriem ir zemāk tā. Es nevaru pateikt precīzi, tur var paņemt tos Eiropas skaļus parēķināt, cik tad vidēji sanāk tur, bet Izrēlā ar AstraZeneca nav. Ja, un atkal Amerikā saka, piemēram, 42%, ja, 75% esot Modernai, kurai kā lielāka tā doze esot un tam līdzīgi. Bet tā galvenā būtība, kā var nodrošināt to saucamo epidemioloģisku drošo pakalpojumu, ja mēs zinām, ka nevakcinēts, vakcinēts un pārslimojis var inficēt cits un pats inficējās. To es nekādīgi nesaprotu, ja pat tur ir kāda lieta. Un vēl viena lieta, kad ir tieši šie pārslimojušie, kā Izraēlas pētījumi rāda, ir praktiski līdzvērtīgi vakcinētajiem. Un kā norāda tur Rockefeller universitāte, kā norāda arī attiecīgi Vašingtonas universitāte, ka viņiem ir pat ilgāks šis periods, pat līdz 1,5–2 gadiem droši. Es varu īsu lietu pieminēt, kas ir ļoti būtiska. Krišāns Kariņš, mūsu valdības vadītājs, neieklausās to, ko agrāk jau pirmajos viļņos daudz eksperti norādīja. Profesors Ivars Kalviņš tieši šo aspektu norādīja, ka katrai no vakcīnām ir ļoti dažāda ietekme un iespējams arī šī vīrusa absorbēšana, ja es tā varu teikt. Un viņš jau to no paša sākuma teica. Un šobrīd mēs vienkārši atskāršam, ja, ka šis delta vīrus, kas ir mutācijas veids, kurš varbūt vēl mutēs vēl uz priekšu un kļūs lipīgāks, jo vīrus vienmēr, arī mēs par gripas vīrusu zinām, ka katru gadu tas tomēr ir dažāds. Tad, lūk, protams, ka es pilnībā pievienojos Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības tam pamattēzei, ka mums ir jāmeklē infekcijas perēklis, un šis perēklis ir jāizolē. Vai tā ir personu grupa, vai tā ir vieta, vai tas ir indivīds, nav nekādas nozīmes,
mums viņš ir jāapzina. Un apzināt mēs varam precīzi, kā jūs norādījāt, ar testiem. Turklāt testēšanai ir jābūt pēc iespējas plašai, izmantojot gan laboratorijas, gan nelaboratorijas testus, jo tie pēc savas būtības ir ļoti precīzi. Tad mēs iegūsim šos te datus, un cilvēks patiešām apzinīgi rīkojoties, un mēs esam apzinīgi. Mēs cenšamies pasargāt mūsu vecāku gadu gājumu cilvēkus no šīs te infekcijas. Mēs neiesim uz darbu, mēs nevedīsim bērnus uz skolu, mēs varbūt neiesim uz veikalu, bet lūksim mums piegādāt ēdienu uz mājām. Un to mēs visu varam darīt tamdēļ, ka mēs zinām, ka šajā brīdī mūsu testa rezultāti ir vieni pozitīvs vai otri negatīvs. Bet ja mēs visus slēdzam ciet, mēs nepanāksim šo te efektu. Efekts var būt panākams tikai tad, ja mēs apzinām, kam mēs esam blakus. Vai kaut vai paši apzināmies, ka mēs esam saslimuši, līdz ar to pasargājam pārējos. Jo nekur nav atcelta atbildība par apzinātu citu personu inficēšanu. Tas viss ir paredzēts. Mums normatīvos aktus mainīt pietiks. Jau viss šobrīd ir pilnīgi bāzē kārtībā. Tas jautājums ir par to, kādā virzienā pieņemt lēmumu, kur mēs ejam. Un mums ir jāiet uz testēšanu. Es pilnībā pievienojos, nevis uz šobrīd ekonomikas pakāpenisku slēgšanu, iespējams darbinieku nepamatotu atlaišanu. Jā. Darbinieks varbūt nevakcinējās veselības apsvērumu dēļ un ir kaudze ar iemesliem, kāpēc veselība varbūt ietekmēta reliģisku apsvērumu dēļ, un mums konstitūcija paredz šos te brīvprātīgus aspektus. Bet te mēs redzam likumprojektu, kas paredz obligātu vakcināciju. Es atvainojos, ja piemēram lauku skoliņā kāds no skolotājiem, kurš pasniedz matemātiku, latviešu valodu, angļu valodu un pie tam vēl klāt vēl fiziku, viena no objektīvu iemeslu dēļ atteiksies vakcinēties, piemēram, veselības problēmu dēļ, kuras viņš negrib izstāstīt darbdevējiem, jo tie ir viņa sensitīvie dati, sensitīvi kaut kāda kaita, kāpēc par visu to visai pasaulē ziņot. Viņu atlaidīs no darba. Kas notiks? Kas būs viņa vietā? Kas mācīs bērnus viņa vietā? Piedāvās tālmācību un visu. Jā, tas taču nav nopietni. Juris, kaut ko gribēja jautāt tev. Nē, es pilnīgi piekrītu. Redz, mums Kalviņš bija šeit mūsu radio jau 2 reizes šajā Covid laikā, un pa stundai mēs ļoti precīzi un smalki visu šīs lietas izanalizējam, un Ivars izstāstīja visu, kā ir. Tā kā mūsu klausītāji ir informēti, un tu arī ļoti pareizi saproti visu to, un tieši tā, un arī Rīgas radio es klausījos Ivars Kalviņš taisni precīzi atzīmēja, ka ir nepieciešams apkarot tur, kur rodās viņš, no kurienes nāk, uzreiz satikt, izolēt, likvidēt un nepieļaut. Saprot, Maskavā 1946. gadā bija baku epidēmija. Cik ilgā laikā padomu valdība tika galā ar šo epidēmiju, zini? 19 dienās. Viss, bakas nebija. Tā ir 100 reizes lielāka sērga nekā viss šitā. Un Egīla, tev par to tu brīnies, kā izslimojas un pat tāds. Viņš varbūt nesaslims, viņa imūnsistēma darbojas pretīm, bet kā nēsātājs, kā pārnēsātājs šo te vīrusu, viņš var darboties, viņš ieelpo gaisu iekšā, viņā ir, un viņš paiet blakus istabā un izpūst, un viņš ir inficējis, vai ne? Kaut gan viņš ir vakcinēts, vakcinēts un pārslimojis, visi 3. Visi, pilnīgi precīzi, visi. Jā, diemžēl, viss var būt nesātāji. Tam vēl ir jāizolē momentāli uzreizi visus, bez kādas tur, tas ir cits pasākums. Kad pianists ir pa veselības ministru un vēl daudz citi visādi, spiesimies, publiski nav solīts smieties, bet, diemžēl jāsmējās, pat zirgam es teiktu. Jā, diemžēl. Es tikai šī gadījumā nocitēšu te Stanfordas universitātes profesoru Maiklu Līnu, kas ir no BBC, tas ir vakardiena 18. augusts, kurš precīzi saka, un viņš ir bioinženierijas laboratorijas vadītājs. Viņš saka to, ka
arī tie, kas ir tātad vakcinēti, lai arī nedaudz zemāk ir šī iespēja inficēt, viņi var būt ārkārtīgi efektīvi inficēšanas ziņā, ja viņi ir inficēti paši tajā brīdī, kad viņi ēd un runā īpaši slēgtā telpā. Un tāpēc visas tās domas, kad ja mēs gribam kaut ko ierobežot, ja, tad vieniem uzlikt maskas, otriem neuzlikt maskas, ja, un tad vieni drīkst sēdēt tai slēgtajā telpā bez maskām, otri ne, ir galīgi garām, ja, jo tas ir ne tikai segregācija, tas arī no šīs epidemioloģiskās situācijas ir ārkārtīgi svarīgi. Un Stanforda universitāte ir pēc akadēmiskā reitinga otrā universitāte pasaules reitingā. Jā, es redzu, Van Juris rāda, ka mums jau jāsāk apaļoties, lai tev laikus palaistu nākamajos darbos, un tad es vienkārši gribētu tev palūgt, lai tu novēli mūsu radio klausītājiem, ko varētu šajā nedēļas nogalē darīt, jo būs raidījums ir ne tikai šodien, būs arī rītdien atkārtojums. Nu, kādas tavas domas ir, kas būtu vajadzīgs mūsu radio klausītājiem, viņu ģimenēm, lai būtu tāds labāks noskaņojums? Radio klausītājiem es pirmām kārtām kontekstā ar tikko izrunāto tēmu novēlu daudz pavadīt laiku svaigā gaisā, fiziskām aktivitātēm. Tādējādi mēs stiprināsim imūnsistēmu. Tāpat novēlu lietot mūsu Latvijas ražoto preci, kas ir saistīti, piemēram, ar bioloģiskām audzētavām. Tādējādi mēs stiprināsim mūsu veselību. Tāpēc es jums novēlu, esiet veselīgi, esiet laimīgi un esiet arī ar savu viedokli. Analizējiet visu to, ko saka dažādi eksperti, ieklausieties nozares speciālistos un pieņemiet paši savu viedokli, lēmumu. Ralfs Nemiro, Saeimas deputāts, bijušais ekonomikas ministrs par cilvēcīgu Latviju. Paldies, Egil.